Mums ir viens moto, kas mums palīdzēs vienmēr un visur. Repš, kas pa moto bija? Vēl viena diena paradīze. Tieši tā! Es esmu šeit ar mūsu valsts aizsardzības dienesta iesaukuma galveno balvu skaidrnieku dziesmu Karējs Reimonds. Mēs aizgājām pastaigā, izdomājām, ka būtu jautri. Mēs ar draugiem esam ārā, mums ir jautri. Mums ir ļoti jautri disciplīna. Un armijā ir ļoti labs teiciens. Attieksme rada attieksmi. Sveicināti, dārgie skatītāji! Tas ir Karējs Voronovs, tiešā reportāža no Gaisa spēku aviācijas bāzes. Un šis mums ir pēdējais valsts aizsardzības dienesta noslēguma maršs. Valsts aizsardzības dienests mums Gaisa spēkā sākās šā gada 15. janvārī. Atbraucām visi 50 jaunieši, visi pārbijušies, visi nezināmi, visi nezināmas izcelsmes informācija par to, kas ir armija. Atbraucām, satikām mūsu instruktorus, mūsu vada seržantus, mūsu komandieri, dabūjām visu ekipējumu un tad jau ievācāmies kazarmās. Un pēc tam, jau nākamajā dienā, otrajā dienā, mūs saģērba visus formas tērpos un sākās lielā jautrība. Pirmās 2 nedēļas bija saucamās adaptācijas nedēļas armijā, kur mēs visi pielāgojamies un var tiešākajā nozīmē adaptējāmies armijas režīmam. Bija jāceļās 6 no rīta, bija rīta rosmes, 6:10, tas gāja līdz apmēram 7. Pusstundas laikā bija jāpaģērbjās, 7:30 jau bija brokastis un tad jau sākās dienas rutīna. Dažas nedēļas mums bija ieroču apmācība, dažas nedēļas mums bija orientēšanās pa bāzi un citas nedēļas mums bija mazliet vienkāršāks tēmas, kā piemēram normatīvā pēc adaptācijas nedēļas 2 nedēļām. Un pēc pirmā līmeņa apmācības, kas kopā ilgāk mēram 7 nedēļas, mums sākās 2. līmeņa, saucamies bloks, kurā mēs apguvām laukau iemaņas, devāmies uz mežu, uz poligonu, palikām tur vairākas dienas un mācījāmies vairāk kā jau izdzīvot mežā, kā maskēties mežā, kā pareizi ēst mežā un kā galvenokārt nenosalt mežā. Un pēc 2. līmeņa bloka, kas bija LKI, galvenokārt un kauju šaušana, pienāca jau pamatamācības beigas, kas bija viskaistākais notikums, manuprāt, visu 11 mēnešu laikā. Un arī grūtākais. Un pēc tam, pēc tā kā mēs absolvējām pamatamācību, mēs tikām sadalīti pa savām vienībām. Daļa aizgāja uz dronu pilotiem, daži aizgāja uz pretgaisa aizsardzības divizionu, kā RBS 70 operatori, daži aizgāja uz kaujas nodrošinājumu un daži aizgāja uz kaujas vienības bataljonu. Reimani, neatpaliec! Tās pašas kustības, bet ātrāk! Un pēc tā, kā mēs tikām integrēti pa vienībām, mums sākās jau ikdienas mācības. Ir marša 3. kilometrs. Mums sākās jau pārdomas par dzīvi visiem, bet mums ir viens moto, kas mums palīdzēs vienmēr un visur. Repš, kas pa moto bija? Vēl viena diena paradīze. Tieši tā! Es esmu šeit ar mūsu valsts aizsardzības dienesta iesaukuma galveno balvu skaidrnieku dziesmu Karējs Reimonds. Mums ir ļoti labi. Skaidrnieku dziesma ir tā dziesma, kur mēs dziedam katru reizi, ka mums ir grūti, ka mums liekas, ka mēs kaut ko nevaram pārvarēt. Bet dienas beigās, neskaitot to, ka ir nakts, mums ir draugi, kolēģi, ģimene, kas mums palīdz tikt tām visam grūtībām pāri. Es arī. Mūsu burvīgais Karējs Reimonds. Sakārto ierindu! Sakārto ierindu! Kura balss ir tik skaļa, ka tu viņu dzirdētu pat otrā pasaules pusē. Rītā agri ceļoties! Rīta rosme mostoties! Rīta rosme mostoties! Svaiga diena šodien mums! Sēko jaunais uzdevums! Sēko jaunais uzdevums! Rīta rastas mūžumā! Rīta rastas mūžumā! Rīta saules spožumā! Rīta saules spožumā! Kājinieks iet triecienā! Kājinieks iet triecienā! Pretinieku sadragāt! Pretinieku sadragāt! Sveicu tevi, kājiniek! Sveicu tevi, kājiniek! Paskat, mami, kas tad tas? Paskat, mami, kas tad tas? Pēc marša kājas lupatās! Kājinieku saule aust! Kājinieku saule aust! Miesās lauž, bet garās saus! Sveicu tevi, kājiniek! Sveicu tevi, kājiniek! Mūsu zemes saimniek! Mūsu zemes saimniek! Labāk
Sakārtojiet ierindu! Sakārtojiet ierindu! Mēs aizgājām pastaigā, izdomājām, ka būtu jautri. Mēs ar draugiem esam ārā, mums iet jautri. Mums ir ļoti jautri. Mums patīk pastaigāties ar saviem kolēģiem. Nolīdzinās! Nolīdzinās! Šī ir maršruta labākā daļa, jo, lai arī ko tu pateiktu, visi dublēs. Sakārto ierindu! Sakārto ierindu! Ko es teicu? Mēs ar draugiem iznācām paskriet. Mums patīk skriet. Atpalikā! Atpalikā! Un neskaitot visas apmācības, uzdevumi, misijas, kas mums notika šī vada laikā, mēs paspējām aizbraukt uz gaisa spēku sporta spēlēm, paspējām ar kolēģiem atpūsties ārpus bāzes, arī bāzē, ar instruktoriem parunāt kā cilvēkiem pret cilvēku. Līdz ar to, ja tev liekas, ka armija ir tā vieta, kur viss ir pa plauktiņiem, tā ir. Bet tas nemaina to faktu, ka mēs esam visi cilvēki. Mēs izveidam kļūdas, un mēs tam sadzīvojam. Tāpēc mēs visi šeit esam kolēģi. Un neviens no vienu neapceļ par to, ka viens ir lielāks, mazāks, garāks vai tievāks. Un tagad dienas tam iet uz beigām, ka mums palikusi mazliet vairāk par nedēļu. Man kāds pajautātu, kas ir bijusi vislielākā atziņa, vai kas visvairāk paticis, vai kas ir bijis grūtākais. Grūtākais viennozīmīgi bija pamatapmācība pirmie 3 mēneši, bet vairāk morāli nekā fiziski, man personīgi varbūt. Sakārto ierindu! Bet vislabāk, kas man patika, bija tā saliedētība, brālība, draudzība starp mums, maniem biedriem, kas mēs esam visi 50 kopā. Jo, ja vienam ir slikti, visiem ir slikti. Mēs visi tiešam, ja viens tieši, un tas mums iemāca komandas darbu. Disciplīna. Un armijā ir ļoti labs teiciens. Attieksme rada attieksmi. Un ja tu neesi pārliecināts, vai tev vajag pieteikties valsts aizsardzības dienestam, es tev pateiku vienkārši. Šis ir bijis vislabākais gads manā un manu biedru dzīvē, kas tevi izmainīs. Gan fiziski, gan morāli, gan arī noks pareizi perspektīvu par dzīvi. Tāpēc nekautrējies, nebaidies un pieskaries 2026. gada valsts aizsardzības dienesta iesaukumam. Un tiekamies! No šo mums pēdējais valsts aizsardzības dienesta maršs ir noslēdzies. Ja tev ir baile un neziņa par valsts aizsardzības dienestu, kādēļ pieteikties vai nepieteikties, tad es tev šo varu pateikt tā, jo tas bija mums pilnībā visiem valsts aizsardzības dienesta karavīriem. Neziņa tas ir ok, bailes tas ir ok. Tā nav jābaidās par to, kas ir priekšā, jo izaicinājumi tev padara tikai stiprāk. Tāpēc negaidi neko un pieskaries valsts aizsardzības dienestam un tiekamies jau gaisa spēkos.